Sveiciens visiem jums digitālajā fórumā. Un šodien mēs esam pulcējušies šeit, lai runātu par ļoti nozīmīgām lietām. Par pašvaldību pakalpojumu pieejamību, komunikāciju un sadarbību. Šie trīs elementi ir ļoti svarīgi, lai mūsu pašvaldību pārvaldība būtu efektīga un iekļaujoša. Ikvienam Latvijas iedzīvotājiem, vienalga, kur viņš dzīvotu Rīgā vai laukos, ir jābūt pieejamiem gan digitāliem pakalpojumiem, gan pakalpojumiem klātienē. Un ko mums nevajadzētu aizmirst? Mums nevajadzētu aizmirst par tiem cilvēkiem, kas varbūt neprot izmantot digitālos pakalpojumus. Mums ir jāspēj viņiem saprotamā veidā paskaidrot un palīdzēt. Un pašvaldības jau ir vistuvāk saviem iedzīvotājiem, un vislabāk to var izdarīt. Ko es vēl jums šodien gribētu teikt? Atcerieties, ka jums ir ļoti spēcīgas komandas. Jūs ļoti daudz ko varat izdarīt. Jūs ļoti daudz ko jau esat izdarījuši. Un tas, ka jūs šodien esat šeit, apliecina, ka jūs vēlaties iegūt jaunas zināšanas, lai savā turpmākajā darbā darīt lietas vēl labāk, un lai mūsu iedzīvotājiem pakalpojumi būtu vēl labāki. Lai jums veiksmīga diena šodien. Paldies! Ilze arī būs pirmā, kas sniegs pirmo uzrunu. Gribu atgādināt, ka šodien mūsu runātājiem jums ir iespēja uzdot jautājumus arī tajā pašā slaidā. Tā kā turiet lūdzu vaļā to pārlūku, kur jūs jau atvērāt. Tur ir arī Q&A, jeb jautājumu sadaļa, kurā var rakstīt savus jautājumus, komentārus. Bet Edžs Žeirs. Lūdzu, Edžo. Ir. Labrīt visiem. Prieks redzēt kuplā skaitā jau 11. reizi pašvaldību fórumā. Šodien parunāt nedaudz par IT, ap IT un ne tikai IT, kā jau minēja. IT ir svarīga sastāvdaļa, manuprāt. IT jau ir tas, kas cels mūsu to koproduktu valstī tuvākajos gados. Jo kur tad bez IT mēs varam tik mazā valstī vēl sasniegt kaut kādu efektivitāti un kaut kā attīstīties un konkurēt Eiropas un pasaules tirgos. Šodien vēl gribās pieminēt to nākamo industriālo revolūciju, kas mums ir tas mākslīgais intelekts. Jo, tas ir viens no tiem, kas mums risinās darba spēka trūkumu. Kaut kā jau ir jārisina tas, ka mēs valstī esam maz. Šorīt apskatījos statistikas datus, neesmu sociologs, bet tā demogrāfiskā bedre jau tur kaut kur ir, vai nevar saprast, vai viņa ir sasniegta, vai vēl tuvojās, un kas tad notiks pēc gadiem, un mākslīgais intelekts varbūt palīdzēs kompensēt mums to darba spēku. Un šeit, manuprāt, divas lietas gribās minēt, par ko šodien arī runās. Kas tad mums palīdzēs risināt jautājumus un attīstīties? Pirmkārt, tas ir esošo risinājumu izmantošana. Tad iepriekšējos gados nav jau tā, ka valstī nekas nav darīts. Ir darīts ļoti, ļoti daudz, un, manuprāt, tas viss ir jāsāk maksimāli izmantot. Tas, kas jau mums ir mūsu rīcībā, un otrs, kā to panākt, tā ir tās digitālās prasmes. Gan iedzīvotāju digitālās prasmes, lai prastu izmantot, gan darbinieku digitālās prasmes. Jo mums ir jāmācās izmantot tas, kas ir, attīstīt visu. Šeit arī pieņemsim uzņēmumā, mums jau 3 gadus ir tādas obligātais mērķis 40 stundas mācīšanās. Arī IT sfērā jāmācās. Es pats tur to pašu mākslīgo intelektu lietot ir jāmācās, jāeksperimentē, nevajag baidīties un saprast, kā viņu efektīvāk pielietot, celt savu konkurētspēju, celt savas prasmes, jo neviens jau mūs kā cilvēkus neaizstās. Mēs esam tie, kas to visu dara. Un ja mēs paliekam gudrāki, prasmīgāki, arī mūsu atalgojums celsies droši vien. Te jau jārunā par to, kā tad tajā apjomā, cik mēs esam, mēs varam sasniegt kaut ko vairāk. Un runājot, kā to sasniegt, to integrāciju, es parasti saku vēl to zelta šķēlums 80-20. Mums jau ir jāatrod, kurā virzienā iet un kā nosekt lielāko daļu.
Un tad tā mazākā daļa ir jāpievelk, jo, protams, būs kaut kāda daļa, kura tur nespēs vai nevarēs, vai būs kādi ierobežojumi. Un zinām, kad ir lietotāja pieredze, šodien mēs runājam daudz arī par lietotāju pieredzi. Un es tā padomāju, te 11 gadi, pieņemsim, tas fóruma laiks. Patiesībā jau sabiedrība ir diezgan mainījusies. Nāk jau tie jaunie iekšā, viņiem ir cita domāšana, cita pieeja. Tātad sabiedrība mainīsies un šodien jādomā par to, kur mēs būsim pēc nākamajiem 5-10 gadiem. Tās digitālās prasmes mums būs neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Lai mums izdodas. Paldies, Edžu. Gīns Kamīnskis. Jā, labrīt visiem. 11. reize. Vispirms paldies visiem sadarbības partneriem, jo tie 11 gadi bijuši, man liekas, jau tradīcija rudenī, ka mēs tiekamies un pārunājam tos jautājumus, kā skatīties nākotnē. Bet man liekas, ka pirmā reize arī kaut kam ir. Pirmā reize, ka man liekas, mēs sēžam pie galdiņiem. Pirmā reize, ka mēs, sakot to uzrunu, mēs arī sēdus to darām. Vienīgais, kas kājās, ir Valdis Melders. Pirmā reize, kad mēs tieši esam trāpījuši senioru dienā. Un ne tikai jaunatne pilnveidojās, bet arī seniori tomēr auga digitālajās prasmēs. Pirmo reizi, ka mēs esam trāpījuši kafijas dienā. Jo arī šodien ir kafijas diena, un pie kafijas krūzītes digitālās prasmes, es domāju, ka arī mēs varam savas pilnveidot. Bet to, ka pašvaldība noteikti ir digitālās sabiedrības veidotāji, man liekas, ka pēdējos gados mēs esam par to pārliecinājušies. Šobrīd arī pilnveidojot šīs prasmes, mums jāsaprot, ka ieguldot informāciju tehnoloģijās, mēs attīstam savu darbu kvalitāti. Mēs nodrošinām to, ka mūsu iedzīvotāji saņem kvalitatīvākus pakalpojumus. Mēs nodrošinām to, ka varbūt arī samazinās darba vietas, neskatoties, ka faktiski atbrīvojās, lai gan arī atalgojums noteikti pieaug tur, kur samazinās šīs darba vietas. Vienlaicīgi, man liekas, jāatcerās ir tas, ka tomēr nevaram skatīties laikam nākotnē vairs ar tādu sajūtu, kad visam pietiek līdzekļi. Un šeit ir ļoti jāizvērtē, man liekas, visas jomas, tā skaitā digitālā nozare, kā attīstīt. Jo pilnīgi viennozīmīgi attīstot digitālo nozari mēs nākotnē iegūsim. Un varbūt ne rīt, bet parīt noteikti mēs iegūsim. Bet par to ir jādomā, kā efektīvāk izdarīt, kā pie nesošiem līdzekļiem, tā skaitā pašvaldību pusē, kur visi runā, ka pašvaldībām ir tik labi nākošais gads būs kā vēl nekad, es būtu bažīgs par šo nostādni, jo es neesmu dzirdējis, es dzirdu, ka visiem ir slikti izņemot pašvaldībām. Man liekas, šeit es tad būtu uzmanīgs ar šādu secinājumu. Un es esmu pārliecināts par to, ka pašvaldības atbildīgi pieies pie jebkuras situācijas risinājuma, bet kopīgi strādājot noteikti mēs arī izdarīsim visu, lai mūsu iedzīvotāji nākotnē tikai un vienīgi no tā iegūtu. Paldies! Paldies! Atsakot, tas bija sveiciens digitālajai senioru paaudzei pie kafijas krūzes. Starp citu, par senioru uzreiz skaidrs, ka tas ir seniors, tā ka viņš dod vietu jaunākam cilvēkam, jo viņam pienāca tas brīdis, kad veselības nolūkos jāstāv vairāk kājās un jāiet kājām. Tā var drošina, seniors, skaidrs. Paldies. Ilze, lūdzu piesakies, lai zinām, kas pārstāv Olgu. Jā, atvainojos, Olga šodien nevarēja būt klāt, tad es esmu Ilze Kukute, Svedbanka lielo uzņēmumu apkalpošanas daļā strādāju jau vairāk kā 16 gadi. Valsts un pašvaldību jomas vadītāji. Jebkuri jautājumi, kas ir valsts vai pašvaldību ziņā, tad tie ir pie manis, arī bankā. Bet fórums, 11. reizi, un katru rītu tiekoties fórumā, ar jums gribas teikt paldies, ka jūs esat mērojuši šo ceļu, un esat šeit, jums tas ir svarīgi, būtiski, un mums arī tas ir svarīgi un būtiski, ka jūs šeit tiekaties un izmantojat šo dienu saziņai, sadarbībai, esat atvērti, tīklojaties, sadarbojaties, tiekaties ar citiem pašvaldību pārstāvjiem. Katru reizi pēc fóruma mums ir diezgan izaicinoši apskatīties, ko jūs gribat redzēt nākamā fórumā un ko nākamgad jums piedāvāt.
Un tā ir laba ziņa, jo to vēlmju ir daudz, un tie, kas mēs esam tie partneri un veidotāji, tad katru gadu ir tā, ko vēl mēs varam jums jaunu piedāvāt. Un šogad it kā liekas viss ļoti vienkārši. Atkal pašvaldību pakalpojumu pieejamība, saziņa, sadarbība, vai mēs kaut ko no tā visi jau nezinām. Es domāju, ka kaut ko mēs zinām, bet ir jautājums par to, vai to, ko mēs zinām, to mēs arī piemērojam, pielietojam, rīkojamies, palīdzam, pamācam kādu sadarbību, saziņu, kā tas izpaužās. Un šodien, novēlu uzzināt mums atkal kaut ko jaunu, un galvenais no zināšanas arī pāriet pie soļiem, rīcības, darbības un iedvesmot vienam otru. Lai veiksmīga diena. Paldies!